Labdien no Adrijas, Slovenijā, kur mums ir lieliski iespēja apskatīt šos te skaistās piekabītes un motormājas. Tātad šodien pirmais mūsu sarakstā ir pilnīgs jaunums. Tātad Adrija ir ieguvusi jaunu izskatu. Šī te konkrēta Adrija mums ir 9,5 metrus gara, bez jūkstieņa, un viņi ir ieguvusi jaunu krāsojumu, ko mēs varēsim redzēt šeit no priekšas. Tātad šī te sudrabotā mala ir pilnībā jauna, uztaisīts, kā saka, mazliet atjaunināts un ieguvusi tādu mazliet vēl prestižāku izskatu. No ārpuses mēs varam redzēt, ka mums ir divas lielas panorāmas, tā teikt, logi durvis, par kuriem mēs varam iekļūt, un mums ir marķīze, kur ir arī karavānas krāsā. Jau tagad mazliet tumšāks ir palicis, šodien nav tā saulēnākā diena, un mēs varam redzēt šīs te skaistās silueta gaismas visu caur siluetam. Tātad šī te piekabe ir pats augstākais prēmijum segments Adrijai, un principā šādai piekabei no konkurentiem pat nav nekā līdzīga. Kam šī te piekabe būs noderīga? Tās būs cilvēkiem, kuriem patīk ceļot 5 zvaigžņu viesnīcā, un šī, es drīzāk teiktu, ka nav karavāna, bet drīzāk šī ir tā īstā mobilā māja. Tātad māja uz riteņiem, kura nebūs, protams, īstais variants, ja gribam ikdienā ar viņu braukāt apkārt, jo 9,5 metri visu laiku jāvalk, nu noteikti tas nebūs īstais variants, bet ja jums ir īpašums kaut kur zeme vai patīk aizbraukt uz Spāniju kādu mēnesi padzīvot, tad šī noteikti ir īstā izvēle. Uzreiz par cenām sākums apmēram 55,000 plus PVN, bet tas noteikti ir to vērts. Tātad pastīsimies, kas ir iekšā astēlā. Pirms mēs kāpjam, varam redzēt, mums ir divas asis, tātad, velkamies arī. Ja mēs šādu te mobīlo māju gribam vilkt, ir jārēķinās, ka arī vilcējiem jābūt pamatīgam, jo svars šim te būs ap 2,5 tonnas, un šobrīd viņi ir palielinājuši no maksimālā atļautā svara no 3 tonnām uz 3,5 tonnām. Tātad mēs varam ielikt vēl vairāk iekšā, neuztraucoties par kaut kādiem problēmām ar šasiju. Tātad pamatīgs vilcējs pamatīgai mobīlajai mājai. Kā mums izskatās iekšā, to es jums tūlīt nodemonstrēšu. Tātad durvis atverās šādi, arī šīs te var attaisīt vaļā, atvērt pilnībā. Ja diena silta, gribās, kā saka, redzēt, būt kopā ar dabu, tad attaisam abas divas durvis. Ienākot iekšā, jau mēs redzam šo te zonu, kas mums būs tā dzīvojamā zona, kura var arī pārtapt par guļamo zonu. Sajūta mazliet ir kā 5 zvaigžņu viesnīca, viesnīcas vestibilā, viss ir skaisti pārdomāts, un galvenais, kas ir, mums ir lieli panorāmas logi viscaur, kas iedod tādu plašumu sajūtu. Runājot par plašumu, šī te piekaba ir 2,5 metri plata, bet iekšā mums ir 2,3 metri platumā. Visa telpa ir izmantota absolūti liederīgi, nav nekā lieka. Mums ir daudz mazu foršu nodalījumu, kur ielikt grāmatas, mantas un tā tālāk. Varam redzēt arī LED apgaismojumu visu caur salonam, un mums ir arī šādas te gaismiņas, kurās ir arī USB uzlādes porti. Visu caur salonam ir arī skaņa. Līdz ar to mēs varam saslēgties ar Bluetooth, uzlikt savu mīļāko mūziku, un šī te mūzika skanēs gan šeit, gan arī guļamajā zonā, ko es tūlīt parādīšu. Tātad, jā, liels plašums, daudz logu, luksus klases noformējums. Dosimies tālāk uz virtuves zonu, un šeit, es domāju, tieši no Adrijas mums ir iegūts tā, beidzot ir indukcijas plīts, ne tikai gāzes riņķi, bet ir arī indukcijas plīts. Par izlietni. Izlietne mums, protams, jau ir kā mūsdienās standartiem atbilstoši ar šādu te krānu, plus šīm te konkrētajā stelē 78 litru tīrais ūdens, kas ir pilnībā pietiekami, lai nomazgātu traukus un tā joprojām. Ir iespējams arī papildus ielikt veļas mašīnu, trauku mašīnu, viss pēc jūsu vēlmēm, viss tas ir izdarāms, un ir arī tvaika nosūcējs apakšā, kā arī visi logi mums ir atverami, un visiem logiem ir gan moskītu tīkli, gan aptumšošanas iespēja. Šeit mēs varam redzēt gaismiņas, kuras mēs varam brīvi pārvietot uz visām pusēm. Teiksim tā, ja mums ir vajadzīga gaisma citā zonā, mēs to varam izdarīt. Protams, mums ir lielas atvilknes traukiem, šķīviem, visam pārējiem, un mums ir interesanti Dometica leduskapis, kurš ir atverās no divām pusēm, lai būtu ērtāk. Kompresora leduskapis, protams, ir arī saldētājs. Un jā, šīs te koks uzreiz iedod tādu luksus sajūtu. Šeit mēs varam ielikt tā mikroviņu krāsni, pieņemsim. Tātad arī virtuvē mums ir akmens masas virsma, kas jau ir jaunums. Tas nav nekāds plasmas, tas ir tiešām pamatīgi akmens masa, un šādi te skaisti
plaukti vīna glāzēm. Piekritīsiet, izskatās tiešām iespaidīgi, un mums ir arī liels spogulis daļējama dzimumam, kur no rīta mēs varam sakārtoties, apskatīties, vai viss ir kārtībā, un tad doties dienas gaitās. Kas man uzreiz jāpieliek nepatīk, šo te spoguli var pakustināt, bet, lai to izdarītu, mums ir šeit lejā jānoliecās un jāatver šeit, un šādā formātā mēs varam atvērt arī vēl vienu nodilinu, kur mēs glabājam mantas, bet, es pieļauju, ka par tādu naudu gribētos mazliet loģiskāku risinājumu, nevis šādu, kur man katru rītu būtu jāliecās un šāda problēma jārisina, bet vieta, kur izaugt, ne? Tālāk mums ir Tedford gāzes cepeškrāsnes, un man virs galvas mēs varam redzēt arī Dometic gaisa kondicionieri, kuram ir gan atvēsināšanas funkcija, gan sildīšanas funkcija. Protams, mums ir liels drēbju skapis ar gaismiņu, kas automātiski ieslēdzās, kleitām, blūzēm, uzvalkiem un tā tālāk. Lieta, kura man visvairāk patīk, noteikti ir duša. Dušu mēs jums tūlīt parādīsim. Šī te viss ir apvienota duša ar tualeti, un mums ir tiešām iespaidīga izmēra duša, kur vispār nav jāsatraucās, ka vietas nebūs vai kā. Super ērta, var arī, kā saka, apsēsties. Stikla siena priekšā, nav nekādi plasmasas aizskari vai kaut kas tāds. Tad mums ir, protams, arī stikls, aiz kura mums ir paslēptas smaržas, vai tas ir zobbirsta vai visi pārējie nepieciešamie instrumenti. Protams, arī pamatīga izlietne. Viss kā piedzvaigžņu viesnīcā. Mazā, bet viesnīcā tiešām. Un kā arī noteikti jāmin, ka šo guļamistabu mēs varam nodalīt ar šādu te sienu, jo tajā galā mums ir iespējams izveidot papildus gultas vietu vēl 2 cilvēkiem. Tātad kopā, ja ir nepieciešams 4 cilvēki, šeit var maksimāli ērti sagulēt, un katram ir sava dzīvojamā zona. No tā, kas vēl jāmin, pie gultas mums ir šāds te skapis, arī varam iekarināt drēbes, un mums šeit ir tāds ādas virsmiņa, uz kura nekas neslīd. Protams, mums ir USB lādētāji, 220 pieslēgums, tā kā ideāls variants dzīvošanai. Zem gultas, kā jau Adrijā, viss ir super funkcionāli pārdomāti, un zem gultas mums ir iespējams novietot papildus mantas, tā kā neviena vieta nav palikusi nepārdomāta. Adrija izceļās ar to, ka viņi domā ne tikai par to, lai labi izskatās, bet arī, lai tas būtu maksimāli funkcionāli. Tātad gulta mums ir 2 metri garumā, 1,60 m platumā. Mums ir milzīgi logi, pa kuriem mēs varam vērot šobrīd Slovenijas skaistos kalnus, vai tā ir jūra, Latvijas, vai tā ir Portugāles, kā saka, okeāna viļņi. Jebkurā gadījumā šeit gaismas ir tik daudz, cik ir nepieciešams. Kad ejam gulēt, visiem logiem, kā jau minēju, ir žalūzijas, varam aptumšot pilnībā jebkuru logu, moskīti tīkli, tā kā superīgs variants. Ko vēl varu teikt? Arī šeit gultā mums ir vadības panelis, ar kuru mēs varam regulēt gaismu. Tāpat šeit mēs varam ieslēgt mūziku, baudīt vakaru gultā ar foršu mūziku un skatīties uz dabu. Ja jums šāds mobilā māja jums interesē, sazinieties ar mums. Mums šādas te ir jau gatavas tieši jums, atvedīsim, parādīsim visu, kā operē, aizvediet uz savu īpašumu, noteikti nenožēlosiet, ka izvēlēties tieši šo Stellas modeli. Tā kā abonējiet mūsu kanālu, rakstiet komentārā, vai jums šāda te mobilā māja būtu atrisinājums jūsu vajadzībām, un ja ir, rakstiet mums vai zvaniet. Atā!